Nu, laipni aicināti Pīles metodiskā kabinetā. Lielākā daļa ir Pīles metodiskā kabinetā. Viņš ir veiksmīgi savā laikā bijis Būvniecības fakultātē. 4. stāvā Zelta Armātīšu savā laikā pirms 2 gadiem tika telpas, kad mums aizgāja bibliotekāri uzstāvēja, ka tur bija tāds labs gribas žests, jo studenti vēlējās tomēr kaut ko paskatīties. Bet ar laiku es sapratu, ka lielākā bibliotēkas daļa nekad netiek skatīta, un mēs ar vadību ierosināju, lai visi, kas studē ekonomiku un bibliotēkā, lai viņi un aplikums ir tāds, ka praktiski Mēs reiz brīdina, ka viena lieta, kas ir tas, ko mēs redzam, ir vēl 4 kabineti. Arī daļai ir pilni, daļai nav pilni, daļai ir jautājums. Mēs varam daudz aktuālo literatūru panākt, un mēs varam ar autobusu. Brīdis tajā tālāk, ne? Jā, 23, 24, tā viņi pakāpeniski ir. Jā. Bet viņi ir tas izdarījās. Nu jā, bet... Es vienkārši... Nē, es anketē likšu klāt, ja cilvēks neatcerēsies. Jā. Tā reāli ir. Lai nu tāds bija mūsu ierosinājums. Nu, es vienkārši. Номер сākamā. Okay. Viņš ir kā filmīt tomēr? Digitāla kamera. Es nezinu. Jums ir jāizdomā, ko darīt ar šiem pārējiem. Viņiem nav kapacitātes. Tad, kad viņi aizvāka visu, mēs esam pilni. Ainār, Matīs jautāja, tu ar filmiņu bildē? Vai būtu stilī? Vai cik dārgi? Nikos. Nav bijis vēl? Jā, un šāds laikus. Ej, pasaki 0,27, tā kā mums kādreiz ir. Joprojām iedēļ. Jā. Varētu ir tās grāmatas kaut kāds daļa. Iespējams, jā. Katrā ziņā es aicinātu pie nultēvu telpām dziļi šobrīd nediskutēt, apskatāmies, kas tur ir, kā tas izskatās un doties jau pie nākamajām.
jauku nekādu. Nu, tad šī ir vasarnīca, teiksim tā. Šī ir tāds vasarnīca kooperatīvs. Tas nav Viņiem te ir kaut kā tehniskā, tā ir tehniskā telpa, kur mēs noliktavu atomu. Tā ir dizaineri noliktavu tādā gadījumā. Tā ir cits, viņi jau nav tālāk. Labi. Tā ir Bertleviča pārziņā, tur tie krēsti. Tā ir tā. Materiālu studiju darbiem, kā arī metodiskie materiāli, rotaļlietu kolekciju, krēslu kolekciju. Jā, krēslu kolekcija, rotaļlietu kolekcija, kā arī materiālu studiju procesu norisē. Nē, nu viņi būtībā, jā, viņi lieto kā tiešām kā ekspozīcijas materiālu. Nu jā, bet viņus jau tāpēc uzreiz nav jāmet ārā, vienam vecīgāzēm, ja? Un viņš cilvēks saskrūvēt, ja? Mums ir tieši tāds liels rinda vecās, ja? Skrūvēšanas darbnīca, jā. Viņi tā pietiekami aktuāli, bet nu, viņš ilgu laiku stāvēja ātrijā un nu, likās, ka vienā brīdī nu, varbūt jāmaina ekspozīcija. Bet, nu, principā, tur uz tiem riteņiem tā šveicas paneļi ir. Nu, pārējie, šitie te ir rekluzīva maketa, tā lielā maketa pamatnes. Tas nav sēdes. Viņas ir šeit kājas un šeit ir virsmas. Un tad tie, nu te ir vecie. Tad citu vispār šitie forši krēsli. Bet, nu, patiesībā viņi ir ilgus gadus īsti nav lietot. Mēs viņus paņēmām, tad kā viņi ir bijuši iepirkt mūsu naudu, tad mēs viņus paņēmām līdz faktiski, ka viņus varētu pārdot, piemēram, par simboliski cenu. Jo, nu, viņi te stāv ilgus gadus un īsti vajadzīgi viņiem nav, jo mums pietiek ātrijā jauno krēslu. Nē, šitie ar tām melnām kājām, viņi ir paši krēsli, nu viņiem nekāda vaina nav. Jauns krēsli, un šitie vienīgais. Egona instrumentu rotavu, un arī iešķiet pirmostāru. Mana? Jā, nevis ziemas, bet vasars. Vasars rīta. Tik otrajā var pienākt. Tik otrajā. Šeit jau ir Egona saimniecība. Šitā mūsējā. Šitā kā reizi ir. Šī ir Egona, tāpēc viņa nerādās kā mūsējā. Šitā ir Egona. Privatizēta. Nu, viņam ir speciāli, tā kā Te īpaši. visādi forši. Wow. Egonam var prasās vairāk vietas īstenībā. Vairāk kompakti. Bet tā kā tāds Latvijas universitāte nav. Jā, vairāk. Aicināt doties jau uz pirmo stāvu. Tas ir tā kā darbnīca. Jā, šī ir stilīgākā.
Un izkrūtājs. Jā, lūdzu, savācies savu. Jumts, ko mēs liekam, ko mēs karinam starp bēgziem, un šis ir tiny house, iekšējais un ārējais plēdis. Jā, nu tagad jau kaut kas notiek. Viss saplēs tās atbildības? Nē, nu, jā, bet kādreiz tā glabājas, nekā glabā, lai es kaut ko nodarētu, beigās viņa neizmanto. Varbūt kaut ko vienkārši jātaisa darbnīca un jāpārstājas kaut kas. Es zinātu, man atpēc. Jā, ejam. Jā, apakšā. Cik tu var, jau vairāk vēl labāk. Šito, nu tā kā, jo šitā ir tā kā nemainīga būs, bet šito labāk šī iepašēt. Jā. Tam ir kā teikt, tāda paša. Ui. Jūs to brīdā, kā mēs skanējam darbies? Mēs neskanējam, mēs filmējam. Tas vienkārši referencē, ja kaut ko netiecīgs teikt. Jā, bet tehniski laikam visas mēbeles, labāk nopšēt vairākus kaut kādus tāpēc jauns, man liekas, viņam klasteris atnāca. Šeit senā būs. Kāds sapās, par tevi salabot vetiem kas pašportālam notis. Reāli ir jāsakolaborē kaut kas ar tiem uzceļu meklētiem projektus, kurā ir paredzēts tā kā pret Nē, mokšā varbūt, lai mēs neiekavējam, mēs te varbūt paliek, nezinu, kurā telpā viņš vēl. Tu vari nākt, nē, vai ja tu gribi, tu vari nopušēt. Labdien visiem, šī ir prototipēšanas laboratorija, kurā darbojos arī es. Nebrīnieties, ka šodien šeit ir visai tukšs. Mūsu iekārtas ir konkursā Skills Latvijā. Tieši šobrīd skolēns viņam strādāt par Kīpsels izstāžu hallējā. Tieši šie ir mūsu materiāli pārpalikumi. Tur ļoti smoki. Parasti šeit viss ir pilns ar iekārtām, vienkārši šobrīd šīs telpas ir tukšākas. Šajās telpās faktiski notiek darbs ar ražošanas iekārtām un ražošanas procesiem, ar rokas elektriskajiem instrumentiem. Šī ir tāds augstā mūsu lielā darbnīca, kas ir arī mazā darbnīca, mēs redzēsim mazliet vēlāk, kur ir darbs ar rokas parastajiem instrumentiem, tātad bez nekādas elektroniskās. Jā, šobrīd notiek konkurss, mums iekārtas ir izstāžu hallē. Jā, aicinu. Vai tu tā var ieiet, varbūt ar komentāru? Jā, var komentārus pateikt šobrīd šeit, kamēr jūs dzird, un tad ieskatās tie, kur vēlāk. Šī ir telpa, kura daļēji piedara mums viena puse ir zinātņu inovāciju centram, kur šeit ir laboratorija, un par otru pusi pastāstīs Ilze Baltiņa. Nu, šī laboratorija ir tīri tekstilu materiālu laboratorija.
kura tika veidota tad, kad mums bija arī mācību personāls, kas varēja uzturēt šīs te iekārtas. Ja? Diemžēl tas laiks pagāja jau vairākus gadus atpakaļ, un tāda mācība meistara, kas regulāri strādā apkopju un tā tālāk nebija. Un tad, kad mums uzrādās otra puse dizaina fabrika, kad viņi sāka šo te un skaidrs sāka lidot pa gaili, un mums vairs neviens no tādā zinoša tehniskā personāla nebija. Man, es teiktu godīgi, man, piemēram, tur ir tas automātiskās stēles, kas strādā ar 250 šķīrieniem minūtē, iemetieniem minūtē, un viss ir precīzi darbība. Man tad bail laist vaļā ir. Es varētu palaist, ja, bet man ir to bail darīt, ka mēs vienkārši nobrucināsim. Līdz ar to mēs jau rudenī runājām, ka mēs ir daļa, kas ir vecākā daļa. Mums bija tāds plāns par to, varētu tiešām norakstīt un atdot arī metālurģiju uzņēmumos, tas nav vajadzīgs. Kultūra. Jā, tikai kultūra kaut kurā muzejā. Jā, tas ir. Es esmu bijuši tādā Moksā, kādā muzejā, jā, kur ir vecā uzņēmumā, viņu vecās iekārtas darbojos. Un jau paši iespēja. Viņam arī nav ko līdz viņam arī nav ko Tas ir komerci. Pozitīva, mazliet tāda. Nē, mums nevajag relīzi, viņi gribēja tikai pozitīvu. Tā ir iekārtas, kas mums var noderēt kā pamats kompozītu materiālu izstrādē, kārtas veidošanai, ko tālāk sasaistīt, vai mēs nezinu, sliedvienu līdzmateriāliem vai vienalga, tomēr par to ir sasaistīt. Tā ir, jā. Nu, viena stele, kas varētu strādāt, un ir tāda šī SPD stele, kas ir tālākā, ja, viņa ir arī pēc būtības iekārtas. Es neesmu mehānisms, ja, un šobrīd viņa tāpēc ir jādomā, kad mēs to darām. Tā ir šķērēšanas iekārtas, viņš sagatavošanas iekārtas, lai šķēri, mašķērētas, ir šautas stēles, un nebūtu jādara rokā. Tā gan būtu visjaunākā un, nu, tā kā, jā. Tas nav mūsu, jā, tas ir bijušā dizaina fabrikā, tas nav mūsu, jā, tas nav Stēles aug audumu. Tādas ļoti... Ieslēdzi tur lejā, mēs to ņemtu, jā, mums neieslēdzies. Šajā te telpā ir studentu lietas, studentu skatīši, jā. Studentiem katoliskās skatīši, kurā viņi tur savus materiālus. Ļoti īsumā par šīm telpām tas arī viss. Tagad virzīsim tālāk. Stūrī ir arī kabinets. Tātad stūrī laboratorija, kā arī kabinets. Edgars mazliet vairāk cenšās izstāstīt šobrīd, varat pievienoties. Jā. Nanometrija var
noteikšanas iekārta, lai indikatīvi noteiktu materiālu. 3 punktu lieti, stiepe, realizējam un tad mēs braucam ar Jelgavu, jau certificētā laboratorijā pārbaudām, salīdzinām, kas mums ir sanāk. Tā kļūst. Pagaidām diezgan līdzīgajiem ar to. Edgara aicinu nākt arī blakus kabinetā pastāstīt kaut ko par tur redzamajām lietām. Jā, tā mums ir turpināsim, jā, rudenī mēs esam apņēmušies turpināt, jo ir pieprasīts no ārpuses, lai mēs turpinām tur savienojumu bibliotēku, tā kā realizēt no jauna atjaunot, jo tā bija vienīgā tāda mums. Nu jā, un tādēļ šeit ir studentiem mēs sāstam, ne tikai stāstam, rādam prezentācijas, bet iedodam pataustīt arī to materiālu, lai saprastu, kas ir to materiālu. Pamatā mēs bāzējamies uz koksnes materiāliem, parādam dažādus griezumus, un arī koksnes bāzes dažādiem materiāliem, atvieglotās plāksnes, dažādi kompozīti materiāli. Tad jau studiju procesā domājam, kā tad mēs varam to visu salikt kopā. Jā, kā jau minēju, mums ir arī apjomīgākā, lielākā koka savienojumu. Tātad bibliotēka, kur studentiem arī mēs ne tikai parādam un izstāstam, kā kas darbojās no fizikas, jā, bet tad šeit viņi arī nāk un var pataustīt, kā tas ir salikt kopā divas detaļas savienojumus, paplatinājumus, L-veida, T-veida savienojumus, arī fruktu savienojumus. Un tālāk viņi arī daudz 4. kursā nāk un te jau izvēlās, vai, lietot savam, projektu darbam. Tas ir svarīgi, ka viss attīstības vislāšai noteikti izmantot visās lekcijās paraugi, vai nolēmām patērēt jānis no paraugi, vienkārši ir visi izmantot pusonā laborā, tiek ņemti, ja paraugi neliek rādīt, daudz ir daudz. Pamācu, bet viņi ir ļoti sasaistīti ar lielo darbnīcu, kā tehnoloģiju, ko mēs runājam, vai konstrukciju, kas ir tā blakus, ko mēs veicam fiziku, jā. Aizdoties tālāk mūsu mazajām darbībām. Šeit lekcija materiāls rāda kā tieši darbnīca. Vēl uz zaļiem ejot izstāst, ka mums šeit pirmajā stāvā ir arī mazā virtuvīte, bet es nezinu, vai vērts iestrīties virtuvīte. Šīs savukārt tālāk ir mūsu mazās darbnīcas telpas. Šeit visvairāk dzīvo tieši pirmo kursu studenti, kuri strādā ar rokas instrumentiem, izgatavo savus maketus. Varbūt Inga var kādu vārdu pastāstīt, ko šeit vēl izgatavo. Studenti izmanto jaunu kā darbnīcu, un šī ir tā telpa, kurā šobrīd ir dažādi darbi šeit. Bet jā, viņiem katram arī tie plaukti, pa 2 cilvēku viens, gan šeit tajā telpā, un tad arī lielāku kursu visos gan grupu darbus šeit veids, gan individuālos darbus, to, ko nevar palikt lielajā darbā, tad viņi nāk turpināt šeit. Kas ir būtiskais šajā telpā, ka studentiem šeit ir piekļuve pašiem, viņi šeit ir iekārtot tā, lai viņi varētu droši strādāt patstāvīgi un nav jāskatās viņiem uz pirkstiem. Tas nozīmē, ka ir vaļā? Jā, viņiem ir stīkli jau. Jā. Te nāk no visajā studenti. Mums ir tā darba drošība arī pilota rokas instrumentiem, jā, tā kā šeit ir tā kā izskaišana. Jā, viss ir izplānots tā, ka pirmajā kursā viņi iegūst šo darba drošību un tad no tā brīža viņi var šeit droši strādāt.
Eglāns redzēs nedēļ. Tev ir izlasība, ka nedrīkst. Es domāju, ka mēs Galvenais vēl ir izlaist, viņiem strādā. Nē, tikai jā, kursu. Es domāju, ka mēs varam doties tālāk uz otro stāvu pie Ilzes Baltiņas uz laboratorijām. Viņiem vienkārši drīz jābūt datējām mašīnām, tāpēc, Bet vai nav tā, ka pēc darba ir jānokopja darba virsmas? Jā, par šo mēs ļoti ar viņiem, jā, Paldies. jā, cīnāmies. Tā, aicinu doties uz otro stāvu. Tad Baltijas laboratorijā, ja? Jā. Kas tur ir? Uz otro stāvu. Es zinu, ka tu zini ceļu, bet uz otro stāvu. Vēl šodien atbrīvos to metodisko varēs Tagad ir varbūt no vienas mājas studenti maz, tad tur viņi kurš atturpinās. Jā, bet tad, kad viņi 30 studenti, tad viens, protams, atturpinās sēdēt. Tā vienkārši. Nu, bet kāpēc ir tādas rekreācijas tādas, tik lielas? Tā, Paskaties, ieliec te viens Kaut kādā brīdī jau taisījām tādu planītu. Jā, tā kā tur ir tītavas atvāri, universālais tests, kas testē tekstoma, ne tikai tekstomateriāli, dažādiem citiem materiāliem mēs varam izmantot stiprības testē, elastības noteikšanai, spiedes, attieksmi, jo svarīgi dažādi, noteikti elpoņi, sensori un tā tālāk. Tas viss ir saslēgts ar datoru vadību, ar programmatūru, tekstilā nevar iztikt bez žāvēšanas, mazgāšanas un tad žāvēšanas, tās ir divas atsevišķas iekārtas. Klimata kamera, gaismas, krāsnoturīgi gaismas, ietekmē vai vispār mēs izmantojam arī koku specializāciju, pie tā var teikt, studenti izmanto kā vecināšanas iekārtu, gaismas, tu var gaismu regulēt, apgaismošanas siltumu tumsu un var arī smidzināt ūdeni kā liecību. Šī ir tā saucamā zvīšanas klase, kas imitē ādas virsmu un testē, kā siltums iet caur materiālu vai tvaiks iet caur materiālu, spiedri iet caur materiālu. Ja? Nu, šīs ir visas iekārtas speciāli saliktas ap to ūdeni un kanalizāciju, jo tā ir vitāli nepieciešama, jā, teiksim, kas ir telpā, kurā atrodas. Diemžēl nestrādā visai. Jā, sākotnēji mums bija paredzēts mājā klimats, visā telpā noteikti klimats, kāds ir paredzēts teksto materiālu testēšanai. Diemžēl, man tagad jāsaka, es nezinu,
būvnieku, arhitektu, vairāk projektu izstrādātāju dārziņā, ja. Tad mums tas atklāts ar kopējo ventilācijas sistēmu, un to telpas klimatu nevar uzturēt. Viņai ir. Un, lai uzturētu, tā iekārta vispār darbojās, te bija tāda maņķa, darbdrošības instruktors, viņš man nodrošina slēdzienu, lūdzu strādāt ar augstu aizbārdiem. Ļoti labi studentiem strādāt ar augstu aizbārdiem. Nu, tad neko negrib jāsakā, ja? Nu, tā. Un tad vispār. Nu, es tā domāju, ka šo telpu vienīgi varētu optimizēt, bet šo telpu ņemot vērā tagadējo studentu skaitu, jo vismaz, kad es mācījos, un vēl, kad Kristus mācījās, grupās reāli bija, ka 20-30 studentiem, un tad šīs telpas bija to maz, jo tu nevari atcerēties visi, kas tikai rani ir augstus, un jāpieņem, kas ir nozīmīgi paraugu skaiti, un jā, vienīgais, šī telpa bija mīnus. Es nekomentēju, man kādā vispār nav. Es esmu visur, kur es tiek ar čipu, tur es piemetos, sēžu un strādāju. Nē, man ar studentiem ir pamāc. Es mācu interjeriem, visām pamācības, piemēram, mēs mācāmies kā rasēņas salātīt, kā viss izklāts saistīt, visu. Piemēram, man auditorija dod lejā, tur mēs bijām tajā. Kur tas tie visi koku priekšmeti izstrādājumi, visi stāvēja. Mani pamāca, ka trauc reāli pat no standarta galvas. Viņi pat nevar izklāt vispār to maksimumu. Vecākās traujamās mašīnas, kas ir ar 3 fāzi, viņas gan brīdā ir pieslēgtas, ja, viņas tagad ir kontakts ielas, ja, var sakot, jā. Nu, te mums atkal vairāk tātad ir pavedieniem, te ir broduma testeri, ja tāds kaut ko izpēc, pavedienu raujamā mašīna, stiprība, noteikti pagarināšanos spēju. Mēs iesākām te druscītiņu renovāciju, jā, tā kā, jeb pārorientāciju, lai no lejas tās 104. kur bija šķērēšanas, tā kā nestu šeit uz šķērmašīnu augšā. Tāpēc mums ir tāds pusizjauks, jā, bet, nu, varbūt tās, ka šī situācijā arī citas iekārtas varētu. Jā, šī tur ir Holandas, jā, zināties tām vajadzībām, ūdens metālainības testes ir spiedienu kādi jāizspēj ūdens samiešanas, un tur vēl tādā telpā ir arī tas ir spiedru, Kādu laiku? Senu laiku? Tas noliekot abas rokas kopā, ideālā gadījumā pavadienas tā taisa. Tad mums nebūs nekādi defekti materiālā, uz pašķiebuma. Ja viņš sāk mest skrūdas, tad ir jautājums, kas ir roku. Tas var būt mazāk, automāti varbūt vairāk, bet šujamais tiek silpojās, kādreiz paši tam šujuši, viņš sasilpojās un neko tu nevar izdarīt, ja? To novērtē ražošanā, kur ar lielajām ātrumiem strādā, tad tas jānovērtē, ja kā viņš ir pēc savas kvalitātes. Paldies. Es aicinātu, kuri var dodamies jau blakus mašīnu izšķiršanas laboratoriju, kur mūs gaida Aleksandrs Vališevskis. Jā, tur ir izšķiršanas. Īstenībā viss sākas šeit. Šī daļa tādā, kura parodījies vēsturiski, laikam pēdējā, bet nezinu, ja mēs šeit ienākam, tad varam uzsākt šeit ir nozīšanas stācija, kur visu ko salodēt ir vēsturiski šī telpa bija izmantot mašīnas, tur daudz aplasā programmatūra, kur var izveidot izšuvumus no ūdens, pēc arī ūdens briedis sagatavo dažas paraugus, ko var izšūt, pēc izšūšanas mašīnas dažas īstenībā arī dažas formātā. Šeit ir projekts, jā. Šeit, jā, elektrovadošiem tīriem, šeit kaut kas ir izšūts. Tur ir foto attēls. Skaties, drusku attālu no māksliņu attālumajā. Vienreiz
Vajadzētu apsīties tur kā izšos paši. Mēs varētu doties jau tālāk. Diemžēl pēc pārvešanas ar roku var pagriezt un paaugstināt un tātad to lēni darbināt. Ir vajadzīgi līdzekļi, lai to varētu automātiski. Nē, tas ir no Pulkveža Briežielas. Ejam, Aleksandrs. Es domāju, ka mēs visi varētu doties tālāk. Tālāk Aleksandrs mums parādīs arī antropometrijas laboratoriju. Antropometriju pa ceļam trikotāžu analīšanu. Nē, tas ir students. Tā, kas ir antropometrija? Cilvēku mērīšana. Antropometrija, tā kā antropometrija. Tikai izmērts, var tur redzēt, ka tur ir. Bet tā, kur ir kaut kāds skenījums. Lūk, var arī 3 dimensijas šeit. Šeit iekārtai ir ļoti uzmanīgi, jo te ir pat neliels pabīdījums, jā, uzreiz visu to lazaru stāru, kā viņš skenēja, jā, tātad tas izjauc visu un tad te ar tādu. Mūzija nav, ar to viņi ir. Pašreiz ir aiznests uz blakus māju, jo tur ir kaut kāds pasākums. Viņi nav nekur. Jā, es domāju, var jau kaut kāds vajag taisīt vienkārši nav un viņš vaļā. Nē, nu, redzēt, kas mums tā ir. Nu, te ir tas jautājums, tad, kad meitenes tiek skenētas, jā, tad, piedodiet, viņas nav šādā izskatā, jā, viņas tomēr ir un tad attaisot visu vaļā, tā kā nebūtu. Tāpēc ir. Varētu pārdot biļeti. Mazliet uzmanības, kolēģi, kamēr mēs esam šeit, es labprāt jums izstāstītu. Ejot garām, mēs varam ieskatīties trikotāžas un aušanas darbnīcās, kā arī mūsu vēl, es saprotu, joprojām esošajās lekciju telpās, bet no kurām ir plāns atteikties vai nē? Nē, nav tāda plāna. Tātad pagaidām tās ir mūsu lekciju telpas un tāds arī būs, jūs varat apskatīties. Un tad galā mēs dodamies pie Agnes Salensānes. Nu, tur ir radīšanas un tur ir aušana, rokas aužamas stelīs, kur meitenes gatavo pirmos paraugus, un meitenes dažādu. Galdnieki ir apgūti. Mums ir Tās ir interesantas. Nosacīti ar automatizēto projektēšanu daudziem mīšstāviem un zīmolu. Jā, bet viņas arī atšķirās pēc būtības.
konstrukcijas, bet variācijas. Jā, Bet varēs. Jā. Nav Latvijas. Es nepateikšu, kas ir pasauties. Tas bija tāds briesmīgajā istabā, tad viņi Černobīļā. Tur viņš ir saistīts. Mums bija doma, ka daļu no šīs te ņemt un viņas uzstādīt. Jā. No tās visas telpas projā tās Nē, nu tā gluži nav no visas. Jūs tam ieslēgt. Nē, kāršanas iekārta noteikti strādā. Darba vietā, zonā. To es varu uz sevi. Vienkārši klasa. Varam šeit ieskatīties un doties uz gala telpu pie Agneses. Ieskatīties. Būtu citādāk, jā. Tā arī vienkārši klasa. Šeit ir darbnīca apģērba dizaineriem. Paņēma. Viņam jāsaka. Melnu uz melnu. Sākumā ir mazākās, pēc tam ir lielāk, mazliet diferencēts pēc augumiem. Šeit ir dažas iekārtas, bet tāds pats pamatīs vairāk iekārtas būs tajā telpā, tad mēs tam iekārtas arī tur ir augums. Tādi mākslinieki īpaši arī ir sarasts, kas mums ir uzņēmums pēc ziedoņa. Man tikai jāizprāt pakaļ. Jā, tur ir stāvāk durvis patiksā, tur ir vānaja vai kaut ko stāvot mazāk. Jā, nu kāds ar ūdeņiem jau regulēs iekārta arī audumums ir katram ir plauktiņš, katram ir skāpījis, slēdzams. Jā, šeit ir iekārtot tā, ka sākumā tad ir studēs atnāk, šeit ir garderobe, viņš var nomainīt tāpat. Nu, es baigi neskrīju, kas ir ceļa, ir tas vēlams. Šo kolekciju, kas viņiem nebāžos. Vai šo, bet ir ceļa ir. Šeit atstās. Šo man nav sakars. Jo tur ir no tās puses redz. Lai izstāvā visi redz mani, kad es tas... Studenti nešmaucas, bet... Jā, tu pastāvies visu redzi. No darba drošības aspekta arī es strādāju pie datora, bet es redzu, kas notiek. Jā, nu, ja nu kaut kas tur ugunsgrēks izteicis, kāds paklopus tagad.
Bija šeit? Nav taču šeit vārna vai nezinu. Man liekas, tas Tā ir tāds. vārna. Jā, viņš teica, ka ir baktikošana laikam. Aicinātu doties uz nākamo telpu, uz šūšanas laboratoriju. Šeit tātad vairāk rodas izstrāde, tad blakus ir tieši šūšanas iekārtas. Tur jāiet? Jā, lūdzu, uz blakus telpu, jā. Ejam uz blakus telpu, lūdzu. Lūdzu, nākam uz blakus telpu. Jūs varbūt var kaut ko pastāstīt par šiem vai nē? Inese? Nu, šeit ir šūšanas mūsu galvenā darbnīca, kur ir dažāda veida šūjmašīnas dažādām operācijām, nēsu tikko sludināšanas tehnika, prese, jā, tātad formu veidošanai, jā, piegriešana galvu, lai varētu norīt, tātad visus šos te piegriest izstrādāt pirmā galvu, ja tas mums ir ļoti svarīgi arī, vairākās vietās uz telpās redzējās, tad ir lielie galvi, tad ir vajadzīgs izklāt šos te audumus, ja, mērīt, piegriezt, konferēt, tas viss ir svarīgi. Jā, no Ines varbūt kaut ko var vēl piebilst, jā, tā kā, jā. Preses uzlēt, jā, tas likā savietot cietināt, jā, arī specifiskas šūjmašīnas, jā, tātad iznāk arī ar Aleksandru sāks izmantojam gan praktiskās, zinātniskās, lai varētu sagatavot. Tā, mēs varam doties tālāk. Tālāk mēs atskatām vienu mazo datoru klasi. Jā, un šeit ir Piedodiet, tāpat kā no 202 mēs neatteicāmies. Viņi ir ergonomiski, viņi ir datori, viņi ir pilnīgi pietiekuši apjomā, jo jānoliek ir detaļas, kuras ir jāredz pilnā apjomā, studenti mācās, viņi prezentē mērogā, jā, viņiem nav viens
Viņu nevar iedodiet kā grāmatu. Nu, malā ir arī ploteris, ja, tur var izdraukāt, ja, tur ejot iekšā. Tur nav mājās blakus telpā, tur nestrādājas Ah, datori. okay. Šķiet arī ir. Viņš ir ļoti vecs. Kas te? Vākums? Jā, Tur tas zīmē. pirmais. Man bija kaut kāda pirmais. Tagad tie vākumi tur ar visu ekrānu. Nē, dažādi viņam ir bez ekrāna, bet tā kā šī tā māliņa ir lielā, viņam te, nu, ir. Tie lielākoties ir ļoti palodē tagad jau. Semināru telpa, tur notiek maģistrāta aizstāvēšana. Jā, mēs taisījām to priekšstāvu un Šeit ir papildus strādāt vienmēr kāvenēti mūsu personālam. Viņi visi ir ļoti līdzīgi izmērā. Faktiski vienādi. Jā. Atšķirās tikai gala telpa, semināra telpa un direktors telpa. Visi pārējie ir ļoti faktiski vienādi. Kristap, es ieteicos runā. Ines vēl. Man nesanāca prezentēt, man bija prezentēt. Jā, es arī. Lūgtu, tekstils arhitektūrā. Es esmu pirmā klasē, kolēģi. Es esmu pirmajā klasē, un es speciāli drusciņ te izliku tekstils arhitektūrā. Jā, es devos. Jāsaka, noklausījos dažas prezentācijas un devos pie šī koncerna. Es uzskatīju, ka tie materiāli mūsu arhitektu ir cienīgi. Šitādās esmu bijusi. Jā, un šis ir koncerts. Lūk, šie materiāli ir raksturēja tehnoloģija, kas mums būtu vajadzīga, ja lai mēs ar tiem materiāliem tātad no zāra somiņas līdz šādām te. Jāsaka, Kateraks stadionam kopā dzīvot. Arī tas ir šie materiāli. Nu tā, es gāju un teicu, jāsaka tā, augstfrekvences strāvas metināšanu es ļoti pazīstu, ja? Bet manas vīles bija mīnētos citām drānām, un tagad man būs centimetros armijas metmašīnas. Ja, tas ir viens no. Tā ir viens Armijas kā veids viena. tīra, jā. Viena vīles. Tā ir viena vīles. Tas ir reālais materiāls, Reālā Jā, ar autogrāfiem apmaināties jābūt. Tā ir viena dažādiem materiāliem. Tam sudrabotajiem, nu, bet mans uzdevums bija, man direktori tādu uzdevumu. Ko otrā pusā viena meitene nav uz manekeniem pastāvēt, nav bija arī šī tekstu. Jā, bet droši, lai viņa droši. Neskatoties jau uz trešo stāvu, tāpēc... Labi, bet es ielaidīšu savā telpā, jā? Mums nav bijis varat parādīt savu kabinetu, ja kādam ir interese. Jā.
Bet, nu, Oh, wow. jāsavāc mājās. Stilīgi. Jā, šī ir tā vieta, kur es aicinu vienmēr nākt pie manis ciemos. Man ir pat noteikts laiks, jā, ceturtdienu laiks, kad es klients ir aicināts, jā, nākt ciemos. Jā. Patiesībā, ja atcerās ēkas vēsturi, tad šis patiešām ir bijis projektā. Mēs varētu virzīties priekšā stāvā un tad kabinets stāvā. Otrā stāvā, tātad, reprezentablātajā stāvā, priekšstāv un darba stāv. Tā kā, beidzot viņš ir izmantots arī pēc fonda. De facto. Tagad gan virzamies uz trešo stāvu. Mums ir viena telpa, kuru mēs palaidām garām, pēc tam aizsteigāsim pie tā. Tur, kad tie datori? Nē, tur ir stūrī, jā, 205. mēs neaizgājām visi. Jā, Vienkārši šī laika plāna dēļ. Bet ja tur atkarībā, kas tur ir, ja tur tāds Tad vienkārši. mēs ar Matiju esam tur bijuši vienreiz Tad filmējuši. varbūt, ka pat nevajadzēs otrreiz. Unikālās lietas, jā. Gaismā var kopējām. Jā, mēs šeit tieši varētu apstāties. Vai tad nav Matīs šajā stāvā? Jā, mēs neejam plānam. 301. Jā, es gribēju to turien sakt. Mēs varam arī šeit. Par šeit un tad. 301 ir kas? Šīs ir lekciju telpas, kuras Dažādas fakultātes. kuras var ienākt. Šī nav mums, tas telpas jau pārējais var. Es vienkārši klausīju. Šī sanāk, ka mums tāds parunā, vai ne? Tad ejam, es domāju, caur tām studentiem. Jā, pagaidām. Vispirms varbūt, ja kādi kolēģi nezin, tad drusku pa layout mums tā kā ir jāizstāsta. Tad mēs esam arhitekta stāvā. Un arhitekta stāva plānojums ir visam vienkārši. Mums ir 4 projektēšanas darbnīcas pa perimetri. Un vidū ir lekcija telpas, kas pašreiz ir koplietošanas auditorijas, tātad 4 pēc skaita. Un ir viena mācības telpa, tā kā kuģī romantiltiņš, no kurienes var pārredzēt, vismaz to, kas te notiek apkārt. Un būtībā, 4 projektēšanas darbnīcas ir pilnīgi identiski aprīkotas. Un projektēšanas darbnīca ir arhitektūras studiju būtiska sastāvdaļa, jo labās arhitektūras skolās, kādu mēs tomēr arī gribētu sev pieskaitīt, ir nerakstīts likums, ka katram studentam ir savu darba vieta, kas ir pieejama pilnu ciklu 24/7 režīmā, tātad būtībā students tur var strādāt, tāpēc viņi varbūt par pirmās mājas, visu studiju laiku. Un tā mēs arī esam centušies pie tāda principu turēties, kad students iestājas arhitektūras studijās, tad viņš iegūst šo savu darbu vietu, un daži tur tiešām ir dzīvojuši, būdami studenti, ka tu vari pastāstīt, kā tas ir no studentu viedokļa. Par to dzīvošanu, par to dzīvošanu. Klavieris laikam ir nav, jā. Bet tas sūdnē, Mēs tiksim atpakaļ šeit, jā. Un tad mēs tur beigsim un iesim vēl augstā. Jā, Es nobildēšu tomēr nācis, ja dzirdījām. Vertikālā komunikācija, kad kursi savā starpā var komunicēt.
telpā varēs redzēt, ka darba galda ir veciem un jauniem. Un vēl viena būtiska kvalitāte ir viss šīs ekspozīcija virsmas, kur var izstādīt kursu projektus un noslēgumu darbus un rīkot stāstus. Tā kā mums arī tiešām tiek izmantots. Nē. Vairs nav tā kā bija agrāk. Tikai divas jau izmaiņas bija. Šeit noteikti svarīgākais priekšmets, inovatīvie priekšmeti, bet jā, daudz mācības tā, ka arī nāk lekcijas šajās telpās, studenti šeit arī var atrast. Katrs darba galds, tad viņiem ir kaut kāds kopīgais tālāk tiek apvienot diplomātiem jaunākiem. Jā, bet arī šajā telpā ir diplomāti. Nē, ir Erasmus studenti šodien satiku, bet diplomanti pabeidza janvārī, viņi jau izvācās. Viņi jau, otrā kursa maģistri jau beidz. Jā, aktīvās sākām daudz darīt, kad arī šeit tiek vadītas nodarbības, tad mācības spēku nāk pie studentiem, un studenti nāk pie mācības spēku. Un tad projektos, ko uzliek, ideāli kaut kas izsmēs. Paliek un tad pāriet tālāk. Bet maģistri paliek galiņā viņus iestami, un tad, kad pirmais kurs nāk, tad viņi maģistrs tā kā iestami galā, un tad, pa 4 gadu ciklus. Jā, tas katru gadu sanāk, viņš pamēģinās. Nu, tātad studentu darba vieta ir viens galds un plaukts tā kā kaut kur tūmā, bet studenti paši drīkst organizēt vai pa 2 vai pa 4, kā viņi labāk grib, lielākās grupās vai mazākās grupās, tā kā, tāpēc tas iekārtojums ir diezgan fleksibls. Tā iemesla dēļ arī jau projektā ir ielikt viss iespējamie pievadi tikai no augšas. Nekas nav grīdās, līdz ar to, ir pilnīgi brīvība visu pārorganizēt tā kā ir ērti. Šeit arī makstēšana arī notiek. Viss tas teksts. Tas ir ļoti jā, tāpēc, ka veicināšanas strādām jau nav Es domāju, dodamies uz nākamo telpu un atkal stāv. Darbnīca ir pilnīgi identisks, līdz ar to tur speciāli neko stāstīt citā uz darbnīcā. Mēs strādājam tais kabinetos. Var redzēt pa logu. No rīta iet uz dušām. Pierādījumus ielāk. Radoši.
Sandra vēl visu pilnības zina. Kādā reizē pēc bildēm? Nav jālieko dokumentus, jā. Es liku automātus. Vienīgais izsaubildes. Cik tu liki izsaukt? Man bija 1000 uzvārds. Pāris vietās bija pa tumšu, pa gaišu. Man lika līdz 3000, šeit 2 uzlika. 2 lika? Jā, es pirms lieku 1, 2 vai 3. Man teikt bildēt? Pabildēju, jā, to, ko tu bildēji. Saulītē šodien iezīmē visas, kur bija, ja saulīt šeit iezīmēja. Ar serveru vai kaut kādu tādā mucējā. Tā nav šeit. Tā nav. Kopīgi tehniskā, jā. Tomēr atvērē? Jā. Ok. Var nopakt, jā. Viens otrajā stāvā arī šī Es varu pēc tam atsūtīt, jā. Tā, vai tu varbūt tagad atvērs vēlreiz, bet tas var zeptūt vajag. Pilnībā interesanti, kurš vēlēt izmēģināt kartiņu. Studenti nezinu, kādai vajadzētu būt serveru telpai. Kādai viņi Bet ej, ciet, kas mums atslēgs uz jākšā, tev ir atslēgs. Tā ir nevar atvērt. Tomēr visi grib redzēt, tā meitenes teica, ka jāiet augstā. Tātad tomēr var nāk pārspētīt mūsu dzējas pasaules. Te izskatās gluži kā pēc ūdens. Nu, ir nedaudz kārtīgi, noteikti. Šī tā projektēšanas mācību ir būtības jā.
Nē, nu konsultēties studenti nenāk. Nē, nu kāpēc maģistri, tad, kad nāk maģistri, to mēs šeit konsultējam individuāli, jo tas ir individuāli. Jā, bet nu tādas nodarbības konsultācijas jau tomēr ir administrācija. Mēs nespējām atteikties no šīs iespējas. Pat ja mēs ielikām citu saturu, mēs nespējām atteikties no telpas raksturu. Nu, Māra, tas atvainojas, Tā, mums kādreiz, es varētu zināt, Nē, paņemsi. Es tomēr uzliku manuāli, man liekas, viņš tik sodīgi uz tā. Manuāli ko? Visu manuāli. Vienkārši, tur mainīt, šī var aizsamainīt. Man liekas, tikai aizsamainīt. Pārējo var atstāt. Apučuru atstāja lielāko. Nemainīt. Un 4 spīd jau. Bet apučurs vēl skatās. 28 un 4 spīd 200 likt aizsāt tikai. Aizsot cik tu liki? Nu, kā kurā telpā, bet 1000 vai 12. Tas viņam atkarīgs. 600 jau tās bija. Jā, nu man var likt arī 6000. Tā kā viņai īpaši nav. nav. Grādājums, ne? Jā, bet tā ir full frame kamera. Viņai nekas nemainās. Ne? Nē. Es redzēju savajā fotogrāfijā, tā negrādāja. Jā, nu vecajai kamerai jā, bet šai, nu vecajai kamerai 3000 varēja likt un vairāk nē, bet šitai arī 8000. Tā kā ir normāli. Tas ir Ko kādai tumsai jālūdz tādu bildēt? Es jau vairs nezinu, ko bildēt. Es saskatīties sarakstā. Tā plāna rādīja. Tad tās neiebaudīšu. Nevēlas tikai papišķēju? Tas vēlreiz. Jā, tās visas tās lietas, kas man atkārtojas, ir kuras tā kā in general vajag. maģistri, tad, kad viņi taisa savus paraugus. Tātad šīs ir tā kā kabinets ir, bet šeit mums arī glabājās projekta materiāli. Tajā visā projekta, kas šeit ir teorijā. Nu, bišķi jāpateic, ka pārējie vēl pagāja. Un tad tur mums ir rekurs, kur Līga palika. Līga ir ārā. Līgas kabinets, un kopā viņa tur ir to meiteni no. Rekur viņa tādas divas, kas patās Rīga. Jā, ar Erasmus studenti kopā. Kā viņi sauc. Jā, taču bija jā. Nē, nu koncerts bija kurš, mums bija kaut kādos universālu veikalos, un mēs
Latvijas katolicisks, tas stāsta, kas šeit notiek. No, ļoti interesanti tāds Jā, bet es arī Nu, kaut kā mēs te arī iesim pa ķēdi durvīm. Šajā telpā ir būtiski, ka mums ir rekvizīta telpa. Mums ir kur nolikt visu šo skaisto mākslu un nezinu. Bet notiek arī nodarbība. Nodarbība gan negribētu uztraucies, jo jūs nezināt. Nav tur grafika. Mēs to iztraucējām. Kur viņš ir? Divi. Aiznesit prom. Ar visām, ar visu. Ar visu. Gandrīz. Jo mums biksē. Jā, tā ir. Patiesībā viņi ir arī nenovērtējumi eksāmeni. Tā ir pirmā iespēja, ka mēs varam savākt reflektāmus vienā telpā, un tā kā nav vecajā mājā jāsver dažādās telpā, skatīties un vērtēt. Tā ir ļoti pēta. Cilvēki vienā reizē, tad mums ir jādomā tiešām, kā salikt uzstādījumus, kā viņi visi varētu šeit sasaistīt, lai viņi redzētu kaut ko, ko viņiem vajag izlīdēt. Lai viņi būtu pietiekami svaigs stresi, mēs varam atvērt arī tādas. Bet droši vien, ka jūs varbūt visi neziniet stāstu, kāpēc ir terases. Kādi ir minējumi? Ugunskāja gadījumā. Gadījumā viena opcija, kāda vēl minējumi, kāpēc ir terases? Arhitektoniski, ok, kāda vēl ir apsvērumi? Apbūves noteikumi ir pareizi atbildi, jo pāri ielai ir mazstāv dzīvojamā apbūve, tāpēc zināmā attālumā no ielas līnijas drīkstēja būt ne augstāk par 3 stāviem, un tā līnija tiek no tā stūra uz to stūri. Tāpēc terases, kas notrāptajā ierobežotajā zonā, ir zemā zona. Un tāpēc mēs šeit varējām dabūt no tā, ka te jau tie metri bija tālāk no tās apbūves. Arī ietās. Tā kā visajā mājā ļoti pragmatiski. Te nav nekāda mākslinieciski efekti, te viss ir ļoti racionāli. Jā, un es gribēju pateikt, ka terases, ja es pagājušā tikšanās reizē teicu, ka šis Vašingtona durvīm kaut kādas problēmas bijušas, lai iekļūtu, atklāti šobrīd tiek mainīti, viņi ir pārspīti, jā, tas notiek process, un kopā ar students pašvārdsvaldi iegādātas mēbeles, lai apsūtu. Jā, un tas ir paredzēts līdz, iespējams, tas ir 23. mājā, ka līdz 23. mājā, lai drīkstēt notikt. Paldies arhitektūras komandai, tātad absolventiem, kas uzdāvināja šodien pirmās mēbeles. Paldies, ka tā tradīcija tiek turpināta tālāk. Bet mums ļoti nepieciešams zīmēšanas dēļ, tāpēc mēs ļoti draudējamies ar dizainiem. Es redzēju, lejā viņiem ir tāda liela kodola. Nē, katram studēs ar vienu
centrā fakultātes laikā bija dekanāts, kur arī līdzīga struktūra, tikai vienkārši tāds 4 darba kabineti pie vienas koptēls, bet arī iespēja sarunai formālākā, neformālākā atmosfērā. Patreiz te ir salts, un salts vadītāja Daina, tā kā studenti nāk taisnā ceļā pie Dainas. Un tad ir vēl attīstības kabinets. Tas ir mācības spēks, jā, tas kauls ir mācības spēks, kādreiz bija. Tur jau neviens netiek iekļauts. Tu esi bijis es neapskaužu. Tur nav patīkama auga. Es ieraudzīju tikko zīmēšu no vadītājiem. Un viņi smuki glabā. Nekas tur tā. Bet viņi tā nav zīmē. Un kas tas var darīt? Bet klausies, Aldi, tas ir tāds stāvā bija tāds pats metods, kāpēc? Iebrauca? Nu, pārbaudīt. Tā kā šito tevumu pildu. Atsagraušanas metodu. Ja statiskos dodu palandinu, tas ko jāsaka. Pa perimetru vajag gan krienā. Man tur apakšā bija dīvains. Izsakrīt dīvainā iekšā. Jā, vandā, tie ir mazgās parādās, tā kā filmā. Vēstures kabinets. Nē, bet 40 projekts, diploma projekts, 41. gads. Jā, paldies. Tas ir vēsturiskais, tātad tu pie vēstures arķīva arī lietas ir. Šitā bija kādreiz.
bet visiem metriem atkal ir grāmatas tik daudz. Vēl ir drusīgi maizes. Arī tas pats, kas apakšā, kad es eju cauri, ir kaut kā Es domāju, ka tikai tur vēl jāiet. Tā unikālā telpa mums ir pieeja Latvijas standartus. Jā. Mēs nu tur vienkārši maksājam, vakam Mikroskopi te ir. Tā, šitien ir telpa, kur notiek viss. Sagatavo materiālu, strādā blakus telpās, iespējams, arī siltums vai Arī. Jā. Labi, ka zini, es arī te kādreiz atnācu. Ļoti labi. Man ir viss paralīdz izsaucīt. Nē, tā taču tiešām mežonīga. Bet tas ir vispār kaut kāds Eiropas tāda mafija, ka par standartiem ir jāmaksā. Nu kā tā var būt, ka par normatīvu dokumentu ir jāmaksā? Students maksā tikai 10%. Nu vienalga. Nē, nu mūsu bibliotēkā ir pieejama. Studenti daudz, bet mums jāvar, jā, nedrīkst to darīt. Pēc būtības nedrīkst. Man vajadzētu iet Nē, viņas neizslēdz, es tiku vakar. Tiksimies, nē, mēs tiksimies lejā, Mārga grib parādīt prezentāciju, tādu īso rezumē uztaisīt. Tas ir apmēram. Edgars Vonderu, Latviņu, Švēdi, šikos stāvos puišus. Baltiņai viņi ir parādīt. Kur var dabūt? Jā. Braučojas tikai? Nē, man liekas, tas nav nekā. Uz jumta zīmē. Pieļauju, ka pēc tur ir kāpus. Bet, nevis tas paši, ka visu dienu uz kāpu, lai būtu ārā. Šis jau vēl maz savu. No, jā. Nē, esmu tur kaut kā tur. Nē, tur visu laiku aklā. Es vispār, man liekas, neliekas. Viņš neieras, ka tā uz otru pusi bīdās. Tas ir, man liekas, Canon un Sony ir vienmēr otrādi, bet es nezinu, vai to Fuji laikam ir. Tev vajag Fujis, jā. Bet sākumā nespēju. Tad laikam Canonam vienīgiem ir savu pusi, jo Nikon arī ir tāda pusi. Dīdu viņš vienkārši paliek mazāk. Viņš tā paplašinās. Jā. Laikam jau viss tas